Čau! Mani sauc Andra un priecājos, ka esi šeit kopā ar mani. Aicinu tevi iekārtoties ērti un noklausīties šo stāstu, kuru tūlīt pastāstīšu. Tas nav vienkārši stāsts, tā ir varbūt mazliet pasaka, bet šis stāsts, pasaka ir caurvīts ar enerģijām, kuras nomierina un liek padomāt. Šis stāsts ir kā meditācija. Ja tu vēlies to noklausīties, tu vari iekārtoties ērti, apgulties un aizvērt acis, vai arī vienkārši sēdēt, vai vienkārši klausīties, vai vienkārši skatīties šo video arī ar atvērtām acīm. Bet aicinu plūst līdz un ļauties šīm sajūtām un pārdomām, kas raisās klausoties šo stāstu. Šī stāsta nosaukums ir pasaka par mīlestību. Es to radīju speciāli kādam īpašam pasākumam, kuru sauc par gaismas svētkiem. Es esmu viena no tām vadītājām. Un ne tikai šiem svētku dalībniekiem bija iespēja šo noklausīties, bet es ar to dalos arī tālāk. Un šobrīd tev arī ir iespēja to noklausīties. Stāsts jau man ir gatavs, un es to nolasīšu no ekrāna savā priekšā. Tāpēc sāksim un iekārtojies, ja tev vajag ērtāk. Ja vēlies aizver acis, ja nevēlies neaizver. Un klausies šajā pasakā par mīlestību. Vai tu kādreiz esi redzējis mīlestību? Kā tā izskatās? Kādā krāsā tā ir? Tai noteikti ir kāda krāsa. Vai tā ir gaiša? Varbūt rozīga, zeltaina, varbūt dzeltena. Kādā krāsā ir tava mīlestība? Vai mīlestībai ir smarža? Pēc kā tā smaržo? Vai tā smaržo kā ziedoša pļava vasarā pēc lietus? Vai tā smaržo kā jasmīna krūms rīta dzestrumā? Ir rīts. Vai mazu ciematiņu augsta kalna pakājē aust saule. Tā lēnām, sprīdi pa sprīdim pārņem katru stūrīti. Pirmos saules stars var pamanīt augstākajās koku lapotnēs. Lēnām, pavisam lēnām saulē ceļoties arvien augstāk, tās stari krīt arvien zemāk. Līdz visi koki ir apspīdēti un siltā saules gaisma sāk slīdēt pāri ēku jumtiem. Pamazām vēl agrā rīta vēsie saules stari slīd zemāk un apņem mājas un ielas. Tā atstarojas rases pilienos, kuri vēl mirkli turas uz zaļā zāles stiebra. Un tad nopil. Sajūtot saules pieskārienu, tāda sajūta, ka visi ziedi atmostas. Tie pat pagriežas saules virzienā un it kā ieelpo tās enerģisko spēku, lai paši varētu augt krāšņi un spēcīgi. Bet putni, tie jau zina, ka saules lēts ir klāt, pirms vēl pirmie stari ir pavīdējuši. Tie vītaro savas skanīgās dziesmas un pašās augstākajās koku galotnēs uzlidojot, pirmie sagaida saulēktu. Tik agrā rīta stundā mazās ieliņas vēl ir pavisam tukšas. Šis ir īpašs brīdis.
Tas ir kā jauns sākums mierā un klusumā. Vai tu esi izbaudījis agro rīta burvību, kad pilnīgi viens vari pastaigāties tikai tu un tavas domas? Šādos brīžos ir īpaša burvība. Varbūt šie brīži ir pat mazliet maģiski, jo tu vari ievērot lietas, kuras neievēro ikdienas gaitās. Tu vari sadzirdēt kaut ko, ko ikdienas troksnī nedzirdi, un tu vari sajust sevi. Varbūt pat ievērot un sadzirdēt sevi tik dziļi, kā nekad iepriekš. Es eju pa balti bruģēto ieliņu, un pirmais, ko satieku šajā rītā, ir melns runcis. Arī viņš izbauda rīta burvību. Laiski un bezrūpīgi tas vaļājas un izbauda saules stars, kuri ar katru mirkli paliek arvien siltāki un košāki. Liekas, ka runcim šis pieaugošais siltums uzdzen miegu. Viņš apveļas no viena sāna uz otru, lēni izstaipās, pieceļas un nāk man tuvāk. Apsēdies tikai kādu gabaliņu pirms manis, viņš nolaiza ķepu vienreiz, otrais, tad noglauda savu purniņu, jo ir taču jāsapucējas mazliet. Un tad nāk man tuvāk. Tik lēni un graciozi viņš noglaužas gar manu kāju, apmet loku un tāpat pieglaužas pie otras kājas. Es vēroju runci, jo varbūt jāuzmanās. Tu jau zini, kā tas mēdz gadīties ar tādiem runčiem. Vienu brīdi viņš ir laisks un draudzīgs, bet jau nākamajā tu jūti viņa nagus savā miesā. To nu gan es negribētu piedzīvot. Bet nē, šis runcis neizrāda ne mazāko vēlmi nodemonstrēt man savus nagus. Bet tāda rīta klusumā, kad katrs troksnīts ir pamanāms, es dzirdu tādu kā skrap, skrap. Vai kāds skrien? To mana arī melnais runcis. Un izdzirdot skaļu rējienu, runcis metas bēgt. Patiešām kāds skrien. Savas 2 reizes lielāks par melno runci tuvojas suns. Mazliet rūsgans, mazliet pinkains, viņš skrien tik ātri un spēcīgi, ka viņa nagi šķiet ieskrāpē švīkas baltajā bruģī. Viņš pašaujas man garām, strauji apstājas pie koka, kurā nekāds pārsteigums melnais runcis ir uzskrējis. Suns paceļas uz pakaļkājām un rej arvien vairāk un uzstājīgāk. Ja vien viņš spētu, viņš uzrāptos tam kaķim pakaļ. Runča acīs ir tāds izbīls. Viņš ir sarāvies starp zariem pavisam maziņš. Šis vairs nav tas pats laiskais, bezrūpīgais runcis. Šis ir pilnīgu baiļu pārņemts. Es pieeju pie koka un saku sunim: sveiks, draudziņ! Bet viņš mani nedzird, tikai rej un rej un rej. Un es saku vēlreiz: sveiks, draudziņ! Ko nu tā rājies? Suns nolaiž ķepas no koka, kurā labprāt būtu uzrāpies. Viņš mazliet pierimst uz mirkli, paskatās uz mani, bet turpina riet. Es viņu uzrunāju: no kurienes tu atskrēji? Viņš atkal paskatās uz mani un liekas, ka tikai tagad mani pamanīja. Mazliet paslēdz degunu uz augšu, es pasmaržo gaisu, es pastiepju roku uz priekšu un suns ar interesi, bet tomēr mazliet nobijies, tuvojas man. Viņš aposta manu roku. Hei, draudziņ, vai drīkstu tev paglaudīt?
Suns ar mazliet kautrīgu skatienu nokar galvu un pienāk man pavisam tuvu. Tad dodot zīmi, ka varu viņu pagaudīt. Viņa asti, lai gan vēl pavisam nolaista, tomēr nodevīgi sāk kustēties. Es paglaudu viņa rūzgano galvu, un suņa sejā it kā iezogas smaids. Es sabužinu viņu pakas vai zels. Hei, draudziņ, kāds tu labs suns! Ar nolaistām ausīm viņš paskatās uz mani un nolaiza man roku. Viņš draiski apskrien man apkārt, izkārtu mēli, no iepriekš redzētā dusmīgā suņa vairs nav nemiņas. Es paceļu skatienu uz melno runci, kurš joprojām sēž kokā. Suns seko manam skatienam, apsēžas man blakus un savu asti luncinot ierejas. Melnais runcis, vēl pavisam nepārliecināts, tomēr paskatās uz mūsu pusi. Tad izlien no slēptuves, uzmetot lielu kūkumu, izstaipās un nolec zemē. Viņš aiziet turpat, kur bija gulējis, kad tikko viņu ievēroja, un sāk pievērsties sava kažoka sakopšanai. Bet suns, asti pacēlis un mēri izkāras, aizrikšot tālāk pa ielu. Saule jau ceļas arvien augstāk, un es eju tālāk. Ejot garām kādai mājai, pa atvērtu istabas logu dzirdu sievietes balsi. Nu, cik reizes man vēl jāatkārto, celies taču katru rītu viens un tas pats, it kā tu nezinātu, ka jāsteidzas. Un miegaina, bet manāmi pikta jaunieša balss atbild: es jau ceļos, tā skola taču nekur nepazudēja, sāk dieniņu. Turpat pie mājas stūra ievēroju koka soliņu zem liela, skaisti ziedoša koka. Apsēžos un vēroju skaistos ziedus, tie ir mazliet sārti un rozīgi. Cik skaisti rīta saules startajos ievīs, un saldā smarža pievilina dažādus lidoniešus, kuri zum pie katra ziediņa. Kādu brīdi tā sēžot, redzu, ka atverās durvis, pa tām iznāk stalts jaunietis, kaut ko klusi nosaka pie sevis un spārdot akmentiņus atspiežas pret mājas sienu. Es saku: labrīt! Jaunietis paskatās uz mani, neizskatās, ka viņš būtu ieinteresēts uz sarunu. Tomēr, turpinot bakstīt akmentiņus, atbild ar klusu: labrīt! Es turpinu: vai zini, kas šis ir par koku? Es pamāju uz ziedošo koku, zem kura sēžu. Arī puisis paceļ acis uz koku, mazliet padomā, panāk man tuvāk un saka: tas ir dekoratīvs, viņam izaug tādi sārti auglīši, bet tie nav ēdami. Es vienreiz pamēģināju, nevajadzēja. Tikmēr pa durvīm iznāk sieviete un sasveicinās ar mani: labrīt! Un saka jaunietim: vai nāksi? Labrīt! Es atņemu un turpinu: kāds brīnumaini skaists koks. Jā, viņa lēna atbild un pievienojas mums. Es atceros to dienu, kad viņu stādījām. Tas bija vesels notikums. Tas bija par godu šī te puiša piedzimšanai. Viņa ar pleci iebakstīja jaunietim. Visa ģimene bija klāta un katram bija savs viedoklis. Cik lielu bedri vajag, cik dziļi jāstāda, cik daudz ūdeni vajag. Izklausās pēc mūsējiem, jaunietis ieminējās. Nu, dien! Bet bija tāds brīdis, kad tu vēl biji pavisam mazs, un es domāju, ka kociņš nokautīs.
lapiņas tam sažu un sāka birt, un interesanti, ka tas bija tieši laikā, kad tu biji saslims. Un es baidījos par jums abiem. Es pavēros uz jaunieti, tad uz krāšņo koku un teicu, bet paskat, tagad tas ir izaudzis pavisam liels, stalts un varens. Par to vairs nav jāuztraucas. Sieviete mirkli vērās ziedošajos koka zaros, tad pagriezās pret jaunieti un ar mazliet miklām acīm atbildēja. Jums taisnība. Viņa pieglauda galvu jaunieša plecam, garais jaunietis apķēra sievieti ap viņas pleciem un teica, iesim, mamma. Kādu brīdi vēl pasēdējis vienatnē uz soliņa, es gāju tālāk. Saule jau bija augstu, un ielās bija manāmi cilvēki, kuri devās savās dienas gaitās. Es iegāju kādā kafejnīcā, jo nespēju pretoties svaigi ceptās maizes smaržai. Izvēlējos svaigu, vēl siltu smalkmaizīti un apsēdos pie galdiņa. Pie blakus galdiņa sēž jauns vīrietis. Redzot viņa tukšo kafijas krūzīti, pieņem, ka viņš šeit jau ir kādu laiku. Savu kafiju izdzērš, viņš tikai sēž un vēro kafejnīcas apmeklētājus. Šobrīd šeit esmu tikai es un sieviete aiz letes. Patiesībā mani viņš nemaz neievēro, bet tikai jauno sievieti, kura šeit strādā. Viņai ir gāri, zirgastē saņemti mati, apsiets priekšautiņš, uz kura ir kāds pūdercukura puteklis. Liekot svaigi ceptās maizītes vitrīnā, viena pamanās nokrist pie zemes. Sieviete to pacē un klusi pie sevis nosaka, tā būs manējā. To redzot, jaunietis pasmaida un sniedzas pēc somas. Viņš izņem no somas un noliek uz galda piezīmi bloknotu. Un turpina kaut ko meklēt somā, tad kabatās, tad atkal somā. Vai kaut kas pazudis? Es jautāju. Vīrietis paceļ acis pret mani un atbild, nevaru atrast pildspalvu tieši tad, kad to visvairāk vajag. Vai kaut kas svarīgs jāpieraksta? Es jautāju. Es esmu dzejnieks, viņš saka, un veltīs tikai sekundes ilgu skatienu un mirklīgu smaidu sievietei aiz letes, viņš turpina. Tieši tikko ienāca dzejas rindas prātā, bet laikam neizdosies neko pierakstīt. Pildspalva man nav, nevaru palīdzēt, bet pajautājiet to darbiniecei, viņai noteikti kāda ir, un viņa varēs palīdzēt. Es ierosināju. Nē, diez vai es tomēr tā negribētu traucēt, viņa taču strādā. Es neko daudz par dzejas rakstīšanu nezinu, bet tomēr, ja nu šīs ir ļoti svarīgas rindas, kādam skaistam iznākumam, un vēlāk nekādi neizdodas vairs atcerēties, tas gan būtu nelāga, vai ne? Jā, mazliet nervozi pabrucinājis plaukstas. Vīrietis iekrakšķējās, noslaucīja krekla priekšu, atkal iekrakšķējās un piecēlās. Ļoti lēni viņš gāja tuvāk sievietei, kura šobrīd slaucīja drupačiņas no letes. Atvainojiet, lūdzu, atvainojiet. Es redzēju, kā viņa klusi pārmīja vārdus. Jaunais vīrietis parādīja savu bloknotu,
Sieviete mazliet iesmējās, un rožēnas sārkums parādījās viņas vaigos. Viņa atvēra atvilkni un pasniedza vīrietim pildspalvu. Saruna turpinājās, un abu sejās bija manāms smaids, tik silts un iedvesmojošs. Es izgāju no kafejnīcas, cik skaista diena. Saule spoži spīd, putni dzied, gaiss ir tik virmojošs un silts. Es turpinu savu ceļu, līdz esmu jau ārpus mazā ciemata robežām. Šeit mazliet vairāk vējas ieskrienas, un manām acīm paveras pakalni un ielēs. Es ieelpoju svaigo pļavas smaržu un eju tālāk. Tālumā manu govju ganāmpulku un kādu sirmu vīru. Iešu tur. Bet tu? Vai tu mani atpazīsti? Vai tu mani gaidīsi? Paldies! Nu, lūk, tu esi noklausījies šo pasaku par mīlestību. Paldies, ka biji kopā šeit ar mani, un priecāšos, ja atstāsi kādu komentāru vai uzspiedīsi īkšķīti, jo atbalsts vienmēr ir svarīgs. Tiksimies kādā citā reizē. Atā!